Sveicināti skatītāji! Tu droši vien domā, kāpēc šonedēļ pilnīgi visi runā par pensijām, un tu arī droši vien gribi zināt, ko mēs darīsim pēc neilga brīža šeit, pat šajā studijā. Bet pirms mēs pie tā ķeramies, ar mani ir finanšu pratības daļas vadītāja Latvijas bankā Aija Brikša. Sveika, Aija! Sveiks! Pastāst varbūt man nedaudz par pensiju sistēmu un par to, kāpēc man šajā vecumā, šajā posmā, man liekas, ka man vēl jauns čalis, kāpēc man būtu jādomā par pensiju? Es vispirms sākšu ar to, kāpēc, un tad par to sistēmu. Ja ir viena lieta, ko es būtu gribējis zināt 18 gadu vecumā, varbūt jau pat 15 gadu vecumā, ir tas, kā strādā Latvijas pensiju sistēma un kā strādā ieguldīšana finanšu tirgos. Un, es būtu ļoti gribējis saprast jau tajā vecumā, kā es jau no savas pirmās oficiālās darba algas, ko es kā skolēns saņēmu pavisam oficiāli, kļuvu par pensiju otrā līmeņa dalībnieku. Un tas nozīmē, ka es principā sāku ieguldīt, ja tā jau 15 gadu vecumā. Tā nav tikai vecu cilvēku lieta? Tā galīgi nav vecu cilvēku lieta. Un es būtu gribējis, lai es tā nedomāju, tad, kad man bija 15. Jo es būtu varējis droši vien pieņemt labākus lēmumus tad un būtu jau uzkrājis vēl vairāk. Bet, ja tu man jautā, kā tad strādā tā pensiju sistēma? Droši vien ļoti sarežģīti. Kā to ņem? Es domāju, ka sarežģīts nav īstais vārds. Drīzāk Latvijas pensiju sistēma, godīgi sakot, ir diezgan pārdomāta, lai mēs varētu par sevi parūpēties un lai mēs parūpētos ne tikai par sevi, bet par sabiedrību kopumā. Tad ir 3 līmeņi. Pirmais līmenis ir tas, kur tu iemaksā daļu no savas algas, tā kā sociālās iemaksas. Tu iemaksā, tiek piefiksēts, cik daudz tur visas dzīves garumā esi iemaksājis, un šī nauda vismaz lielā mērā tiek izmaksāta šodienas senioriem. Attiecīgi cilvēkiem, kas šobrīd ir pensijā, viņiem tostarp tiek izmaksāts arī tas, ko tu esi iemaksājis nodokļos. Es pats iemaksāju, vai kāds to izdara manā vietā? Kāds to izdara tavā vietā? Tātad pirmajā līmenī man nekas pašam nav jādara. Jā, tev ir jānoslēdz darba līgums un jāsaņem ienākumi. To es esmu ieinteresēts kā jaunietis, jebkurā gadījumā darīt. Tu noteikti esi ieinteresēts, jo tā mēs pamazām nonākam pie pensiju otrā līmeņa. Tad ar pensiju otrajā līmenī tu katru mēnesi šobrīd iemaksā 5% no savas algas. Liekas, ka iespējams tas nav nemaz tik daudz. Iedomājies, ja tev alga uz papīra ir 1000 eiro, tad sanāk, ka mēnesī tu iemaksā apmēram 50 eiro. Tāpat jau kaut kas laika gaitā salasās, ne? Gada laikā tas jau sanāk diezgan simpātiski, bet ja tu strādā 40 gadus, tas jau sanāk vēl daudz patīkamāk. Un tad ir 3. pensiju līmenis, kurā tev pašam ir jāizdomā un jāizvēlās iemaksāt naudu. Un tas strādā līdzīgi kā 2. Un kur tad tā nauda rodas un vairojas, par ko mēs daudz arī runājam, gan šajā nedēļā, gan arī vispār par pensiju sistēmu runājot. Šodien iemaksātie 50 eiro droši vien man pēc 40 gadiem dodoties pensijā nebūs diezko vērti, vai es varēšu stipri mazāk nopirkt. Un tad tā foršākā lieta ir, ka tas pensiju 2. līmenis un pensiju 3. līmenis tiek ieguldīts finanšu tirgos, un tur jau sāk strādāt laiks un procenti. Un tas jau palīdz kaut ko tur vairāk uzkrāt. Tātad, pirms mēs sākam par procentiem, tad vēlreiz rezumējam. Pirmajā man nekas nav jādara. Tur pats viss notiek. Jāsaņem nauda un jāmaksā nodokļi. Un tu maksā saviem vecvecākiem, tu maksā saviem iepriekšējo paudžu tuviniekiem, radiniekiem un sabiedrībai kopumā. Tu esi tā teikt solidārs ar visiem pārējiem. Ok, 2. līmenī tur jau man drusciņi ir kaut kas jāpadomā, jāizdomā kāds ķeks, kaut kur jāieliek un drusciņi jau jāpievērš uzmanība. Jā, pensiju 2. līmenī arī automātiski tu iemaksā, bet tu vari izvēlēties, kur tu iemaksā, kur tu gribi, lai tavu naudu tālāk tiek ieguldīta. Tad tu vari doties uz manu pensiju LV, salīdzināt, kur tu vari ieguldīt pensiju 2. līmenī un izvēlēties, kas no tā viss tev patīk vislabāk. Un tad 3. līmenī tas jau ir uz maniem pleciem, tur es varu vaļā savu Exceli un sāku domāt un rēķināt un ieguldīt, ja? To arī var ņemt palīgā manu pensiju LV, un tur tu arī var izvēlēties, kur un cik daudz tu ieguldīsi. Tur ir viens ļoti patīkams bonus, ka gada beigās, iesniedzot iedzīvotāju ienākumu nodokļa deklarāciju, tu saņem daļu no šī iemaksātā nodokļa atpakaļ. Jeb kā saka cilvēki, cashback, ja? Apmēram, jā. Un sanāk diezgan forši. Un tava naudiņa tiek tālāk ieguldīta finanšu tirgos. Forši. Es dzirdēju, ka daudz cilvēku nezin, kas ir saliktie procenti. Bet baigi daudziem cilvēkiem vajadzētu zināt, kas ir saliktie procenti. Varbūt tā tu vari izstāstīt, kas ir salikto procentu. Tas ir ļoti labs jautājums. Un kāpēc mēs par to runājam? Arī es ceru, ka beigās tur tā bilde pavisam uzzīmēsies. Kāpēc mēs par saliktiem procentiem runājam saistībā ar pensiju? Lūk, iedomājies, tev ir 100 eiro. Un tu ar šiem 100 eiro vari pats, piemēram, izdomāt, ko darīt. 100 eiro es varu iedomāties. Jā, un tev ir tu viņu vari nolikt zeķē, jeb cūciņā un atstāt
tur uz kādu ilgāku laiku. Tu viņu, protams, var iztērēt, bet tad tev tur vienkārši nebūs vairs 100 eiro. To variantu varbūt neapskatīsim. Tātad tu ieliec cūciņā, tu vari ielikt, piemēram, norēķinu kontā, un tu turēt šajā kontā naudiņu un cerēt, ka tu viņu neiztērēs. Un cerams arī, ka tev tas izdosies. Un tad trešais, tu vari šo naudiņu ieguldīt. Un kur ir tā atšķirība visos šajos 3 variantos? Tad pirmajā un otrajā variantā cūciņā un norēķinu kontā šī nauda visticamāk katru gadu nedaudz zaudēs savu vērtību. Tātad, mēs zinām, ka strādā inflācija, apmēram 2%, 3%, 4%. Tas nozīmē, ja tu pa 100 eiro gribēsi pēc gada nopirkt pienu un inflācija būs 3%, tad tu nākamgad varēsi nopirkt par 3%. Piemēram, mazāk piena. Bet tas aizvien būs ļoti daudz piena. Tas aizvien būs ļoti daudz piena, iespējams, jā, tev arī izdosies viņu visu izdzert. Jā, tas ir tad, ja ļoti garšo piens, bet doma saprat, bet mēs varam paskicēt, cik lielas tās summas kļūst, teiksim, pa 10, pa 20, pa 30 gadiem. Tad mēs nonākam pie tā trešā varianta, ko es vēl nepaspēju izskaidrot. Tad trešais variants, ka tu šo naudu iemaksā, piemēram, pensiju 3. līmenī, vai tu automātiski esi iemaksājis jau pensiju 2. līmenī. Un kas tad ar šo naudu notiek tālāk? Ir tas teiciens, nauda pelna naudu un salikto procentu brīnums, un tur viņš arī sāk strādāt. Piemēram, ja mēs tā ļoti vidēji skatāmies un esam ļoti, ļoti piesardzīgi, tad šo naudu ieguldot finanšu tirgos vidēji, tur, teiksim, 10, 20, 30 gadu laikā, tu vari nopelnīt 5% gadā. Tas ir, teiksim, tā piesardzīgi uz to skatoties. Ja tu ieguldi 100 eiro un nopelni gadā 5%, tad nākamajā gadā tu ieguldi 105 eiro. Tad, kad tu ieguldi 105 eiro un nopelni 5%, tad aiznākamajā gadā tu ieguldi jau vairāk nekā 110 eiro, jo tev šī nauda nopelnītā nāk klāt, un viņa tā kā tāda sniega bumba veļas un apaug ar jaunu naudu. Tas izklausās labi, tāda naudas bumba, kas apaug ar naudas bumbu. Jā, tieši tā tas arī strādā. Lūk, un ja tu katru mēnesi iemaksā pensiju 2. līmenī naudu, tad viņa šī nauda finanšu tirgos tiešām apaug ar jaunu naudu, un 40 gadu laikā tā atšķirība ir ļoti liela. Es pat nedaudz parēķināju. Konkrēti cipari, jā. Jā, piemēram, ja tu katru mēnesi iemaksā 100 eiro savā pensiju 2. līmenī, tad gada laikā tu būsi iemaksājis 1200 eiro. Tas skaidrs, jo 12 reizes 100 ir 1000, tad tik tālu es varu izrēķināt. Jā, un ja šī tava naudiņa nopelna apmēram vidēji 5% gadā, tad tev pēc 20 gadiem šie 1200 eiro būs pārvērtušies nedaudz vairāk par 3000 eiro. Pēc 30 gadiem nedaudz vairāk kā par 5000 eiro, bet ja tie būs 40 gadi, tad tie tavi iemaksātie 1200 eiro būs pārvērtušies jau par 8500 eiro. Tā apmēram rūpīgi rēķinot. Līdz ar to tu neko papildus nedari. Tu tikai esi šo vienu gadu veici savas iemaksas, un tā nauda, kas ir tas tavs 1200 eiro, mazā bumbiņa ir apaugusi ar vēl papildus naudu. Šajā gadījumā sanāk gandrīz 8 reizes. Un padoms skatītājiem turpina iemaksāt viņu vēl, vai ne? Nevis tikai vienu gadu, bet to iemaksāt. Jā. Bet tu visu laiku vēl to sniega bumbu līdz tam brīdim, kurā tev ir jāiet pensijā, ja? Jā, un ļoti interesanti ir tas, ka uzvarētājs ir tas, kurš sāk ar mazākām summām agrākā vecumā, jo laiks palīdz naudai vairāk nekā lielāka iemaksātā naudas summa. Ja tu sāc jau 20 gadu vecumā iemaksāt, un tev ir vairāk nekā 40 gadi, kas ir milzīgs laiks, iemaksāt kaut 20, kaut 50 eiro, cik tu tajā brīdī var atļauties, piemēram, pensiju 3. līmenī, tad tu noteikti pārspēsi to cilvēku, kurš 30 gadu vecumā būs nolēms ieguldīt 100 eiro. Tā kā tas arī ir tas mans vēstījums nākamajai paudzei, jauniešiem, un es būtu ļoti gribējis to zināt pirms dažiem gadiem. Mierīgāks. Tieši šobrīd aizkadrā stāv 5 pensiju pārvaldītāji, kur tūlīt tās nāks pie šī galda un atbildēs uz pilnīgi visiem jautājumiem par pensijām. Viņiem arī uz pāris neērtus jautājumus uzdosim un skatīsimies, ko viņi atbildēs. Jūs varēsiet uzzināt ļoti daudz jaunu un ļoti daudz noderīgi. Bet tā, ja pirms mēs pārslēdzamies uz šo spēles sekciju, ja tev būtu viena lieta tagad īpaši jāuzsver, kad no visu, ko mēs izrunājām, kas tā būtu? Ieja Latvija LV. Ieja Latvija LV? Jā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu sadaļā tu vari redzēt, cik tu šobrīd esi iemaksājis savā pensiju 2. līmenī, un tu vari apskatīties, kuram pārvaldniekam un kuram pensiju plānam tu savu naudiņu uztici. Un tad tu vari
izvērtēt, kā tev patīk, kā tavs izvēlētais pārvaldnieks strādā. Jo, ja tu izvēli neizdari, tad tu principā izlozes kārtībā nonāc pie kāda no pārvaldniekiem. Tā kā varbūt tu gribi pats šo izvēli izdarīt, un ja tu nezini, kā viņus salīdzināt, un gribi tad saprast, kā katram no viņiem veids, man pensija.lv. Skaidrs. Un arī vēl pieminēsim, ka ir saliktie procenti un laiks, jo jaunāks tu esi, jo vairāk tev ir iespēja tikt priekšā tādiem kā es. Tieši tā. Labi, tad pieslēdzamies pie spēles sadaļas. Mēs turpinām tavas pensijas nedēļas spēli, kur ar spēkiem un zināšanām, es īstenībā ceru, ka mazāk ar spēkiem, bet vairāk ar zināšanām, bet mēs nevaram zināt, kur šis viss aizvedīs. Ar to visu mērosies pensiju pārvaldnieki šodien. Mēs uzzināsim, kurš no viņiem ne tikai pārvalda mūsu nākotnes uzkrājumus, bet arī prot par tiem pastāstīt vienkārši, saprotami un atbildēt gan uz vieglākiem, gan uz āķīgākiem, gan varbūt arī uz kādu provokatīvāku jautājumu. Lai apzinātos, ka situācija ir ļoti nopietna, es tikai uzsvēršu, ka pie mums ciemos ir 2 vadītāji, 2 priekšsēdētāji un 1 pārvaldnieks. Sāksim ar iepazīšanos pa labi no manis. Atis Krūmiņš, sveicināti. Sveiki. Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju uzņēmumu vadītājs. Tālāk iesim Kārlis Purgailis, CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs. Sveiki. Sveicināti. Tālāk Anželika Dobrovoļska, Svetbanka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja. Sveicināti. Labdien. Artūrs Rozm, Indexo līdzekļu pārvaldnieks. Sveiks. Un visbeidzot, taisni pretī stāv un iznīcinoši uz mani skatās šobrīd Jānis Rozenfelds, SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs. Sveicināti. Tad ķersimies pie jautājumu un atbilžu. Visas padarīšanas noteikumi ļoti vienkārši, arī skatītājiem izskaidroju. Es uzdodu jautājumu, varbūt pasaku, par ko būs jautājums, un tad drosmīgākais spiež zvaniņu un ir jāatbild. Un visu raidījumu laiku būs aicinājums mēģināt skaidrot to ļoti vienkārši. Jūs šajā gadījumā nerunājat viens ar otru kā ar ekspertiem. Visus tos savus gudros vārdus, paturiet, skaidrojiet viņus, nevis paturiet pie sevis, bet skaidrojiet viņus mums, parastajiem klausītājiem. Pirmais jautājums būs par to, kas notiek ar tiem 5% no manas algas, kas automātiski nonāk pensiju 2. līmenī. Jāizskaidro soli pa solim, apmēram tā kā 5-gadniekam. Kurš vēlas? Aiziet. Tātad no tavas algas, bruto algas 5% summa nonāk caur valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru pie tava izvēlētā pensiju pārvaldnieka. Un pēc tam šī nauda tiek ieguldīta atbilstoši tam, kā tu pensiju plānu izvēlējies. Vai tas ir pilnīgi 100% akciju tirgus, tas var būt sajaukums, tas var būt tikai ieguldījuma obligāciju tirgu. Tā kā mehānisms patiesībā ir ļoti vienkārši automātisks, notiek katru mēnesi no tavas oficiālās bruto algas. 5-gadnieks sēž un domā, wow! Labi. Anželika, tu otrā nozvanīja, tev ir ko piebilst? Es varbūt tikai piebilstu to, ka 5% arī 5-gadniekam var izklausīties maz. 5 taču ir mazs skaitlis. Bet, ja pareitināsim absolūtais ciparos, tad pat, ja tava bruto alga ir 1000 eiro, tad tie ir 50 eiro mēnesī. Tā kā, ja mēs skatāmies uz reāliem cipariem, tad tas tomēr nav tikai daži eiro. Tā ir diezgan nozīmīga summa, lai pret to atbildīgi arī attiektos. Labi. Iesim pie nākošā jautājuma. Šeit es pirms nolas jautājumu pateikšu, par ko tas būs. Jautājums būs par to, kur tiek tālāk ieguldīta šī nauda. Kurš grib atbildēt? Labi. Jautājums ir sekojošs. Vai var būt situācija, ka pensijām paredzētā nauda tiek ieguldīta Pakistānas naftas platformās? Laikam atbilde ir nē. Jo... Laikam, bet neesat droši. Pakistāna nevar būt šajā gadījumā. Kāpēc? Par naftas uzņēmumiem runājot, varbūt šis ir tavs piemērs sastāv no 2 daļām. Jāsaka ar to, ka visa pensiju ieguldīšana ir ļoti strikti regulēta. Tā kā katrs pārvaldnieks ievēro to, kas ir rakstīts likumā. Attiecīgi mums ir atļauts ieguldīt regulētos tirgos, kur viss ir uzraudzīts. Mēs ievērojam arī noteiktas AML direktīvas. Ir kaut kāda noteiktas valstis, kuras mēs neieguldam. Ja tas attiecas piemēram uz kaut kādiem naftas uzņēmumiem, tad ir jāskatās jau konkrēti uz noteiktajiem pensiju plāniem. Būs tie pensiju plāni, kuriem ilgspējā
tiek izvirzīta kā viens no mērķiem, un attiecīgi visticamāk tajos plānos, bet arī ne visos. Tur būs jāiedziļinās. Jā? Tā kā reāli, laikam, pats 5-gadnieks, viņš pat nevarētu līdz galam uzreiz vienu aci iemetot, saprast. Jā? Nedaudz jāpalasa par to, kur tas plāns iegulda. Un tad, ja ilgspēja ir izvirzīta kā viens no primāriem mērķiem, un plāns mērā arī CO2 intensitātes un emisijas, tad visticamāk tur nebūs naftas uzņēmumi, jā? Bet kaut kāda cita plāna varētu būt. Jā? Tātad, ja 5-gadnieks vaicā, vai viņa nauda varētu tikt ieguldīta Pakistānas naftas platformās, tad atbilde ir ne. Jā, nē, varētu gadīties, kad aiziet. Ja? Pakistānas naftas platforma nē, bet naftas uzņēmumos noteiktajos gadījumos jā. Labi. Kāpēc pensiju uzkrājuma vērtība finanšu tirgos reizēm krīt, reizēm pieaug un kur tā nauda pazūd? Tā nepazūd. Ieguldījumi finanšu tirgos parasti notiek vai nu uzņēmumu kapitālā, respektīvi iegādājamies daļu uzņēmumu vai aizdodam uzņēmumiem vai centrālajām valdībām. Un katru dienu šiem aktīviem, kuros mēs ieguldām, mainās vērtība. Atkarībā no tā, kā iet uzņēmumam biznesa pusē vai kāda ir kopējā finanšu, teiksim, tirgus noskaņojums un situācija. Tāpēc svārstības finanšu tirgos ir bijušas un vienmēr būs. Tās mēdz būt arī diezgan izteiktas, kad pāris dienu laikā finanšu tirgi var akcijas, piemēram, nokristies par 10% vai pat vairāk. Bet jūs uzkrātie līdzekļi nekur nepazūd. Līdz brīdim, kamēr investors nepārdod savus aktīvus, tā vērtība var mainīties, bet jūs nenofiksējat šos zaudējumus. Respektīvi, līdz brīdim, kamēr tu pensionējies, tā nauda turpinās strādāt un tā vērtība mainīsies katru dienu. Skaidrs. Nākošais jautājums. Kurš visvienkāršāk izskaidros, ko nozīmē saliktie procenti? Kurš grib sākt? Procenti, kas pelna procentus. Vienkārši piemērs, ja tā apmēram uz pirkstiem, ja, teiksim, pa gadiem, ja, teiksim, pirmajā tu ieguldi summu, pieņemsim 100 eiro, ja, teiksim, pirmajā gadā tu pelni procents no tiem 100 eiro, ja tie 5%, jau pēc gada ir 105 eiro, ja, un nākamajā gadā tu pelni jau 5% no tiem 105, nevis no tā 100, un tā katru gadu uz priekšu. Skaidrs. Kāds grib savu versiju piedāvāt? Man liekas, ka naudas skola ir arī tāda ļoti jauka vizualizācija par sniega bumbu, kura ripo un tā kā apaug un apaug un apaug. Un man liekas, ka tas ļoti labi ilustrē to, kā tā nauda pelna citu naudu. Es varbūt salīdzinātu saliktos procentus ar lauksaimniecību. Tu iestādi vienu graudu labības, tev izaug vārpa ar daudz graudiem. Ja tu šos graudus nepaņem un nepārstrādā miltos, bet iesēji atkal visus šos graudus, tad nākamajā gadā jau tev būs daudz vairāk graudi. Un tā gadu no gada aug tavs laulības lauks, līdz izaug ļoti liels. Okay, tad bērni, kur ripina to sniega bumbu, saprata, lauksaimnieki saprata. Es domāju, ka mēs jau esam aptvēruši ļoti plašu auditoriju. Iesim tālāk. Konkrēts jautājums. Ja mana sieva dosies bērnu kopšanas atvaļinājumā, kas notiks ar iemaksām pensiju 2. līmenī? Diemžēl tās tiks pārtrauktas. Skumja lieta, bet tā tas notiek pie mums. Ja, te ir, jāsaka godīgi, akmens dažu iestāžu dārziņā. Ja, teiksim, tā ir lieta, ko varētu labot. Skaidrs, es pieņemu, ka šeit neviens neko negrib papildināt. Principā netiek saņemt brutto algu, līdz ar to nav no kā tās iemaksas arī veikt. Bet tad ātrāk, ka tagad jau veic iemaksas? Kad? Ir kaut kāda noteikta. Man liekas, ka bija izmaiņa. Ir gadījumi, kuros nesaņem. Bet tev nemaksā no pilnas, bet es tagad nevaru, diemžēl, atcerēties, kāda ir tā summa. Man galvā grozas kaut kāds cipars, bet es to neteikšu. Ir kaut kādas iemaksas, kuras tiek veiktas, bet tas ir kaut kādas minimālas un nav no tavas iepriekšējās brutto algas, ko laikam vajadzētu salabot, protams. Katrā ziņā šeit ir viens ļoti konkrēts, teiksim, viena konkrēta lieta, kur varētu, ar ko varētu savā ziņā risināt demogrāfijas jautājumu, ja, teiksim, padarīt vismaz dzimumu situāciju vienlīdzīgāku. Skaidrs. Ejam tālāk. Atkal trīvies tipa jautājums. Es domāju, ka jums te ļoti patīk. Cik liela daļa no pensiju 2. līmeņa līdzekļiem tika ieguldīta Latvijā 2024. gada beigās? Ja sistēma kopumā, tad es minēšu, ka tie bija aptuveni 4%. Okay, piebildīšu, ka var minēt gan procentu, gan arī konkrētu summas apjomu. Atbilde nav pareiza, tad kāds grib vēl? Man liekas, 6 varētu būt.
Es teiktu, arī vairāk 8-9 pēc tiem, kā apkopo statistikas datiem. Līdz ar to kaut kādi, 700 miljoni eiro. Pareizi atbildi ir izskanējis tie precīzi 700 miljoni eiro. Nevis precīzi, bet aptuveni, bet tas ir 7,94%. Atgriežamies pie saliktajiem procentiem uz brīdi. Uz kādiem ieguldījumu veidiem attiecas saliktie procenti? Tā tīri tehniski attiecās tikai uz tādiem vienkāršiem ieguldījumiem, kur zinām procentu likme. Ja? Piemēram, kā depozīts vai arī kaut kāds krājkons. Ja? Tāda veida instrumenti, kur tu noslēdz līgumu vai tu teiksim, vienojies ar banku, un tad tu zini šo te likmi. Un teorētiski, ja tā likme vai nu tev tiek izmaksāta kontā, vai nu viņa pievienot reizi gadā, pieņemsim šī te uzkrātie 5 eiro tajā piemērā depozīta pamatsummai, tad tev nākamajā gadā jau sāk strādāt šis te salikto procentu likums. Tādā netiešā veidā tas principā strādā attiecībā gandrīz uz visiem finanšu ieguldījumiem, finanšu tirgos, ko mēs arī veicam no pensiju plānu viedokļa. Jo, piemēram, ja tā ir kaut kāda uzņēmuma akcijas vai parādzīmes, tad neizņemot šo peļņu ārā, bet turpinot viņu uzturēt ieguldītu, vai piemēram, ja pat tā ir kaut kāda naudas summa, kas ir atnākusi kontā un atkal nopērkot to instrumentu, tad šis princips strādā. Jo tā viena gada auglis netiek izņemts ārā, viņš tiek paturēts iekšā, un tas auglis jau turpina pelnīt nākamajos gados. Tāpēc ir tāda varbūt tehniska nianse, kad it kā mēs sakam saliktie procenti, bet par tādiem populārākiem investīciju veidiem kā ETF un tam līdzīgi viņi nav tādi burtiski, bet tas princips ir pēc būtības tas pats. Skaidrs, kādam ir ko piebilst? Jā, to varētu saukt par salikto procentu efektu. Efekts, jā. Skaidrs. Nākošais jautājums. Kad ir labāk ieguldīt finanšu tirgū? Tad, kad ir kāpums vai tad, kad ir kritums? Ir teiciens, ka labākais laiks ieguldīt finanšu tirgos bija vakar, otrs labākais laiks ir šodien. Bet, ja nopietni, tad katra situācija atšķirās un noteikti vai šodien vai rīt būs labāks brīdis, kad investēt, ir ļoti grūti, praktiski neiespējami. Tāpēc ieguldījumus vajag veikt regulāri un ilgstoši, respektīvi visu laiku. Skaidrs. Nākošais jautājums. Tas ir tās nedaudz garāks jautājums, un vajadzēs, lai piesakās viens brīvprātīgais, un būs jāuzmin citāti. Citāti būs daži, varat dzindzināt zvaniņu, un pēc tam izskaidrošu tālāk, kas tieši jāmin ir. Tātad, mums ir 1, 2, 3, 4, 5, tieši tik daudz citātu, cik jūs esat. Okay. Mēs parakājāmies pa dažādām intervijām un sociālajiem tīkliem un visu kaut ko, un atradām pa citātam. Es tev lasīšu citātu, un tev jāuzmina, kurš to ir teicis. Sāksim ar šādu citātu. Kāds no klātesošajiem? Jā, es to gribēju iedot pēc hintu, pēc pirmā citāta, bet diemžēl, tu pats jau atkodi. Labi, sāksim ar pirmo citātu. Lielākā problēma mums visiem, ne tikai Latvijā, ir tā, ka 25 gados gribas mašīnu, ceļot un jaunas drēbes. Anželika. Mini vēlreiz. Arturs. Mini vēlreiz. Kārlis. Mini vēlreiz. Nevar būt, ka Jānis. Varbūt mini vēlreiz. Varbūt arī varēja būt. Atis Krūmiņš intervijā portālam Delfi. Lielākā problēma ir jaunas drēbes. Nopietni, 25 gados jaunas drēbes ir lielākā problēma. Come on. Jā, tā ir. Labi, nākošais. Miljonārs neesmu un nezinu, vai būšu. Kurš to būs teicis? Arturs. Man liekas, tas bija es, jā. Jā, tā ir taisnība. Pat atceries. Savukārt kāds cits no klātesošiem ir teicis, lielveikalā vai pilsētas svētku centrālajā laukumā varbūt nav pareizākā vieta, kur pieņemt lēmumu. Es sūdzos par šo ātiem katru tikšanas reizi, kad mēs satiekamies, mēs sākam sarunu ar šo. Tas ir jums čau vietā, ja? Jā. Šodien arī bija starp citu. Jā. Arī šodien. Šodien bija mēs sākam pašu ar maisiņiem rokās. Tas gadījums. Tas kultūra citāts. Ja salīdzina Baltiju ar Centrālu Eiropu, tad manuprāt, mēs izskatāmies diezgan labi. Kārlis. Tu zini, ekonomista leņķis. Ne? Varētu būt. Pats neatceros šādu citātu. Tagad, vislabākie sākuma punkti investīcijām ir tieši tajos brīžos, kad mēs redzam virsrakstu, viss ir slikti. Jānis, tad pēdējais. Jā, to mēs izrakām YouTube intervijā no pandēmijas laika 2020. gadā. Oho. Un bija tāda lieta. Neskaitot savu citātu, visus uzminēja.
No saviem grūtāk, jā. Virzamies tālāk. Izskaidro scenāriju, kad ir iespējams zaudēt visu pensijas uzkrājumu. Ļaušu Kārlim, jo es to runāju. Jā, tev vajag atpūsties, bišķi atelpoties, iedzert ūdeni. Praktiski šāds gadījums nevar iestāties, bet tīri teorētiski sabrūkot esošajai finanšu sistēmai, globālajai, principā sabrūkot kapitālismam, kā finanšu un teiksim, kapitāla mugurkaulam. Tāda situācija teorētiski varētu iestāties, bet šajā brīdī man liekas, ka pensiju uzkrājums vai kāds cits uzkrājums būs mazākais, par ko jāuztraucās. Jo tad iestāsies liels hauss pasaulē, un visticamāk mums būs jādomā par pamatu vajadzību apmierināšanu. Izskatījās, ka Arturs kaut ko grib piebilst? Es gribu piebilst, varbūt tas scenārijs, kad tu aizbrauc no valsts uz citu valsti dzīvot un nesaņem no Latvijas šo pensiju nākotnē. Cik tu pazaudēt uzkrājumu, ko tas veids līdz šim? Eiropas Savienības ietveros ir noteikta regula, kur tu īstenībā vari tagad arī transportēt šo savu pensijas uzkrājumu, ja tev tas pienākas, bet tur ir jāiestājas arī kaut kādiem. Jā. Bet, otro līmeni arī? Otro, jā, tieši Eiropas Savienības ietveros. Transportēt tas ir kā lielā pelēkā dolāra maisā? Jā, maisā. Saliek visu un tad nes. Tā saņēmēja valsts nāk maksāt par tevis. Jā, tā kā viņi pārceltu uz citu valsti. Es varbūt vēl vienu lietu pakomentēšu par to, ka iedomājieties, ka pensiju otrā līmeņa ieguldījums ir ieguldījums vairākos 100 uzņēmumos apakšā. Jā, un, kā Kārlis saka, tad visam ir jāsabrūk. Jā. Tāpēc tā vārbūtība, ka pēkšņi pilnīgi viss maksa nulli, tā kā vairs nav pieejams, bankrutēs. Tas ir tāds Holivudas filmas scenārijs, kas tīri teoretiski mēs varam tādu mēģināt simulēt, bet praktiski tam nevajadzētu iestāties. Es varu papildināt, principā, caur otro līmeni mēs visi esam, varbūt ne visi ir arī plāni, kur tie nav obligāti uzņēmumu akcijas, bet 90% ir. Mēs esam akcionāri Apple, Google, Facebook mācību uzņēmumos, ja, un tie ir reāli uzņēmumi. Tad, lai pazaudētu šo kapitālu, viņiem principā ir, kā Kārlis, jānotiek kaut kam tādam globālam sabrukumam. Bet ir daļa, kuri neiegulda akcijās, iegulda parādzīmēs. Parādzīmēs teorētiski var būt tā, ka tas, kam šī nauda aizdota, viņš viņu nespēja atdot tajā brīdī, un tad ieguldījums var zaudēt to vērtību tā kā pastāvīgi jau uz visu atlikušo laiku, bet šeit ir jāņem vērā tas, ka ir ļoti stingri noteikts, kādai ir jābūt šeit saucamajai diversifikācijai, ja, tātad cik sīki šie ieguldījumi ir sadalīti, ir stingri limiti noteikti, kā tas ir jādara, līdz ar to pat arī šādu scenāriju praksē iedomāties, principā, nereāli. Skaidrs. Ejam tālāk. Kurš var veikt iemaksas pensiju trešajā līmenī? Praktiski jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis pilngadību. Un kāda ir minimālā iemaksas summa pensiju trešajā līmenī? Parasti nav noteikts minimālas summas. Var sākt kaut vai ar 1 centu. 1 eiro parasti sākam. Tā kā es vienmēr aicinātu padomāt, ja maksās 1 eiro mēnesī, vai tas tev iedos kaut ko. Ja maksās 1 eiro no rīta, 1 eiro vakarā, tad jau pa mēnesi sakrāsies. Es gribu papildināt. Atvaino, Kārli. Abi divreiz ir papildināt. Es gribēju teikt, ka arī tavs darba devējs var par tevi maksāt. Un arī tavi radinieki var par tevi maksāt trešajā pensiju līmenī. Jūs visi varat man arī maksāt? Jā. Ja mums būtu pietiekoši motivācija. Es zinu atbildes uz nākošiem jautājumiem. Labi, Kārli, vēl bija kaut kas, ko gribēju piebilst? Nē, tieši to arī gribēju piebilst, ka darba devējs arī var maksāt par darba ņēmējiem. Tāpat radinieki, norādot to trešā pensiju līmeņa līgumā, var veikt iemaksas citas personas vārdā. Skaidrs, ideāli. Ejam pie nākošā jautājuma. Kur vislabāk Latvijā iegūt jaunus klientus? Uz otrajā līmenī jauns klients iegūt ir, tas ir tāds demogrāfijas process. Ja cilvēki piedzimst, tad viņi izmācās skolā un sāk strādāt. Un tajā brīdī, kad viņi sāk strādāt, viņi tiek automātiski iekļauti sistēmā. Un šobrīd, principā, ja nemaldos, no nākamā gada būs loterijas princips, ka pensiju plānam ir jābūt gan labai sniegumam, vēsturiskajam, lai piedalītos šajā loterijā. Un tad tikai puse no pensiju plāniem varēs saņemt šos jaunos klientus. Trešajā līmenī tas ir jau bijis plašāks tāds iespēju lauks, jo tas nav līdz šim nekādā veidā bijis obligāts. Un tad tur ir vienkārši
Tas ir kā jebkurš tāds finanšu produkts, ja, vai klientam ir vai nav, un vai viņš to vēlas, vai kāpēc viņam tas ir vēsturiski bijis, tāpēc, ka viņš pats izdomājis vai darba devējs izdomājis. Un tur šī proporcija, kuriem šobrīd nav trešais līmenis, ir krietni lielāka. Tur jau ir vairāk tāds katra stratēģijas jautājums, kā šos klientus piesaistīt un uzrunāt cilvēkus. Un galvenokārt, man liekas, šeit ir jāpiemina, ka trešajā līmenī tā cīņa par klientiem vairāk notiek tādā klientu konvertēšanas veidā, ka neuzkrājēji tiek pārvērsti par krājējiem, ne tik ļoti starp pārvaldniekiem tā cīņa. Varbūt kāds vēl grib kaut ko papildināt par to, kur atrast jaunus klientus. Trešajā līmenī īstenībā ir tāpat, tā kā arī tie jaunpienācēji tirgu, kuri sāk strādāt. Kā, protams, kā ar viņiem arī daudz jāstrādā, lai viņus vispār motivētu sākt krāt. Ka mēs tā ar Jāni pašu sākuma teicam, ka viena no tām nožēlām, kas ir, ka tad, kad sākam strādāt, sākam uzkrāt pavisam mazas summas. Ja? Kā, tas ir tas lauks, kur vajadzētu visiem darboties, lai tie jaunieši, kuri vēl nav pieraduši dzīvot uz kaut kādu noteiktu budžetu, uzreiz sev trenētu to muskuli arī ar uzkrājumiem. Labi, iesim tālāk. Kāda bija vidējā pensija trešā līmeņa pensiju plāna komisijas maksa 2024. gadā? Tas ir minēšanas jautājums. Varbūt 0,7% gadā. Okay. Kopējā? Kopējā komisija 0,75. 0,75. Tad jau mēs esam sākuši par rindu. Lai ir 0,8. Vidējā svērtā? Vidējā aritmētiskā. Vidējā aritmētiskā. Nē, ir atšķirība. Labi, 0,78%. Okay. Un? Es minēšu, kad ir zem 0,7. Bet jūs visi turpatās arī bijāt, 0,77. Tā kā jūs zinat savus procentus, nosauc 3 mītus, ko cilvēki domā par pensiju sistēmu. Ja visbiežāk, ko var dzirdēt no cilvēkiem, es nenodzīvošu līdz pensijai. Tas ir liels mīts, jo statistiski mēs zinām, ka lielākā daļa no cilvēkiem nodzīvo un vēl arī pēc tam dzīvo diezgan ilgi. Jā, jo arī mēs zinām, ka statistika rāda, ka piemēram, vīriešiem tā mūža ilgums ir mazāks, bet ja vīrietis jau nodzīvo līdz pensijas vecumam, tad viņš dzīvo tāpat kā sieviete. Tā kā tā statistika tomēr rāda, ka nodzīvos. Vēl ir mīts, ka es neko nesagaidīšu, neko nesaņemšu, un vispār man pensijas nekādas nebūs. Jā, tā kā tas acīm redzami arī ir mīts. Un trešais. Es neiešu pensijā. Jā, to arī sāka. Jā, es vienkārši nebūs tāds laiks kā pensija. Jā, neiešu pensijā, to arī jāsaka. Kas ir vēl varbūt kaut kas, ko pievienot, ko jūs esat dzirdējuši visur? Vēl viens mīts ir, ka man nav otrā pensijas uzkrājuma. Es neesmu nekad viņu veidojis. Bet tā nav. Varbūt cilvēks nekad nav strādājis algot darbu. Tā varētu būt atsevišķos gadījumos, bet ļoti reti tā ir. Jā, varbūt 5-gadnieks saka, ka viņam nav otrā. Jā, tā kā ir arī tāda komentāra, ka, piemēram, nav jēgas krāt otrā līmenī, es tur neko neuzskrišu, bet tas jau viss ir tiešā veidā saistīts ar to tavu darba dzīvi. Ja tu dzīvo un strādā algotu darbu un maksā nodokļus, tad tev veidojas tas uzkrājums, un ar gadiem viņš palielinās. Tas ir vienkārši fakts. Vēl viens mīts ir, ka finanšu tirgi ir pielīdzināmi kazino. Tikai nejaušības pēc to var nopelnīt finanšu tirgos, kas nav patiesība. Es nezinu, vai kazino var daudz pielīdzināt finanšu tirgumu. Tajos automātus cilvēki saka, ka viņi jūt, ka viņi ir iebaroti. Vai arī zina, ka viņa dzimšanas datums ir pareizajā cipari. Bet labi, virzīsimies tālāk. Kas īsti ir pensiju plāna komisijas maksa un kāpēc tā vispār tiek ieturēta? Kurš izskaidros? Ideāli sen mēs runājam, kā tieši. Komisijas maksa tā ir maksa par pakalpojumu. Ja? Mēs sniedzam mūsu klientiem līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojumu, ja? Un par to arī saņemam godīgu atlīdzību. Un kamēr mēs pie komisijas maksas, kā komisijas maksa ietekmē gala rezultātu ilgtermiņā, piemēram, pēc 30 gadiem? Ir tā, mazliet viņa teorētiski, ja mēs salīdzināsim scenāriju, ka komisijas maksas nav nemaz, ja? Tad, protams, jā, tas rezultāts, protams, drusciņi samazinās dēļ komisijas maksām. Ja? Taču šeit es gribētu nedaudz vēl iebilst, ja? Par to, ka
parasti klients nepamana. Ja? To, no cik daudzām investīciju kļūdām mēs kā pārvaldnieki šos klientus pasargājam, ja? Caur savu darbu. Ja? Jo bieži vien ir dzirdēts, starp citu, vai ziniet, cik daudzi bēdīgi slavenajā Igaunijas pēdiņās pensiju reformā, cik daudzi klienti paši izvēlējās to risinājumu, ka paši pārvaldīs savus pensiju līdzekļus. 1%. Ja? Tā kā, es teikšu tā, komisijas maksas Latvijā šobrīd par otrā pensiju līmeņa pārvaldīšanu ir konkurētspējīgas arī Eiropas, es teikšu arī pasaules mērogā. Ja? Arī ar ETF-iem jau. Tā kā mums tas komisijas par pensiju pakalpojumu ir tiešām bieži vien konkurētspējīgas, piemēram, ar kaut kādu indeksa fondu, kas ir publisks un liels. Varbūt tas, ko es vēl varētu pievienot pie komisijām, ir tas, ka bieži, ja cilvēks pats paskatās vai nu prospektu, vai nu dalībniekam pamatinformāciju, viņš var pat nedaudz apjukt, jo izskatās, ka tas komisijas apraksts ir diezgan sarežģīts. Jo viena lieta ir tas, ka, protams, pārvaldnieks paņem komisiju par savu darbu, bet vēl ir dažas citas komisijas. Arī turētāja banka paņem kaut kādu komisiju par to, ka tie vērtspapīri, tie aktīvi tiek turēti kaut kādā noteiktajā bankā, kas to uzrauga un pārbauda vēl arī pārvaldnieka darbu un nodrošina to tādu glabāšanu kontos. Un tad vēl varbūt arī komisijas par pašiem darījumiem, jo pārvaldnieks, ko dara? Pārvaldnieks pērk un pārdod dažādus vērtspapīrus, un par to arī pārvaldniekam jāmaksā kaut kādam starpniekam. Ja? Tāpēc ir svarīgi arī paskatīties uz to kopējo komisiju, to var ļoti labi redzēt dalībniekam pamatā informācijā, un tad arī secināt kaut ko. Skaidrs, kādam kaut kas, ko piebilst? Īsumā komisijas ir ļoti konkurētspējīgas pasaules līmenī. Paldies Latvijas bankai. Nākošais jautājums. Kā pārliecināt 23-gadnieku, ka ir vērts ieguldīt pensiju 3. līmenī? Arturs nav runājis. Jā, labi. Es domāju, galvenais ir viņu pārliecināt, ka ir vērts ieguldīt vispār, un ka ir vērts ieguldīt tādus instrumentos, kas droši vien nepazaudēs viņiem visu naudu. Attiecīgi, es esmu kriptoskeptiķis. Es teiktu, ka tas ir tāds, kur varbūt nevajag ieguldīt vismaz lielu daļu savas naudas. Un tad 3. līmenis ir labs ar to, ka tas ir ieguldījums finanšu tirgos. Tas ir tas, ko principā mums vajag. Parasti tas ir labi diversificēts. Un tu, kā darba ņēmējs, saņem arī nodokļu atlaides par šo ieguldījumu. Un viss tas koplēkts ieguldījums akcijās vai varbūt obligācijās, kas pelnīs tavu naudu, jeb saliktie procenti, ko mēs iepriekš runājām, plus nodokļu atlaides ir principā padara par vienu no labākajiem rīkiem, kur sākt veidot uzkrājumus. Varbūt kāds grib arī savu versiju, to kā uzrunāt 23-gadnieku, par to, ka vajadzētu tagad sākt bišķiņu 3. pensiju līmenī. Latvijā pensiju sistēma ir veidota no 3 pensiju līmeņiem, kur 2 ir obligāti katram strādājošajam. Tas ir 1. un 2. līmenis, un 3. līmenis ir brīvprātīgs. Un sistēma veidot tā, ka bez brīvprātīgiem uzkrājumiem, sasniedzot pensijas vecumu, tavi nākotnes ienākumi pensijas vecumā būs salīdzinoši mazi pret to, kā tu esi pelnījis strādājot. Līdz ar to, vai tas ir 3. pensiju līmenis vai cita veida uzkrājums, pašam veidot brīvprātīgu uzkrājumu ir ļoti nepieciešams, ja tu negribi zaudēt dzīves kvalitāti pensijas vecumā. Es gribu papildināt, 23-gadīgs, ja? Jā. Kāda vidēja alga? Mēs varam dažādus scenārijus spēlēt. 23-gadnieks, cik ir 23-gadniekam vidējā? Mums bija tāda aprēķina, ka principā sākot gan agri var kopā pa visiem pensiju līmeņiem, tas ir 2. un 3. sakrāt 1 miljonu eiro. Šobrīd, ja, kāds 20-gadnieks zemajos 20 gados sāk krāt. Bet īstenībā tas ir visgrūtākais jautājums, jo tā kā bija tajā citātā daudz citas prioritātes. Ja? Un, manuprāt, apģērbs vai izklaides vai ceļojumi tam līdzīgi. Un mums ir viena, man liekas, tāda problēma, ar ko mēs visi mēģinām cīnīties. Pensijas vārdam, pieminot vārdu pensija, ir tāda, kā es to saku, tāda stigma. Ja? Pensija, atkal šitie džeki par pensiju, ja, liekiet mani mierā. Ja. Bet īstenībā, ja mēs to pensiju pagriežam kā kaut kāds bišķi savādāk, šobrīd jau ieguldīšana tā kā kopumā kļūst populārāk. Ja tur, teiksim, investīcija kapitāls, brīvie līdzekļi, viņi varbūt nav pilnīgi brīvi, bet, teiksim, tāds nākotnes kapitāls vai investīcija portfelis. Tādā veidā runājot ar cilvēkiem, man liekas, tā interese nedaudz aug.
Un līdz ar to tas vārds pensija ir tas, kas ir tāds filtrs bieži vien, jo tas liekas ļoti tālu un liekat man mierā. Jā, tas pensiju pārbrendot, respektīvi. Vai Jā, ne par kaut ko tur bišķiņ to kripto noskaņu, ka tam cilvēkam liekas, ka viņš tur kaut ko var ietekmēt. Bet, zin kā, ar jauniešiem ir jārunā viņiem saprotamā valodā, tajos kanālos, kuros viņi ir. Ja, teiksim, nav vērts laist reklāmu klasiskajā televīzijā. Visdrīzāk tas nestrādās nemaz. Ja. Jā. Bet, tāpēc es domāju, influenceri, sociālie tīkli, ja, teiksim, viss jaunais, ja, kas vien ir iespējams. Ja. Mēs ļoti iespējams šis kadrs šobrīd iet TikTokā. Un iespējams to skatās kāds 20 gadnieks, ko gribu pateikt. Unikāla iespēja uzrunāt par kaislā. Tajā jauniešu valodā. Izvēlies nākamās paudzes pensiju. Atkal pensija, jāpārbrendo tā pensija vienreiz, vai ne? Bet labi, līdz tam vēl tiksim, mums jau visu vēl pensijas nedēļu. To stereotipu, ka tas ir slikti. Ja? Pensija jauniet, tas ir stilīgi. Nākošais jautājums. Pēc kādiem kritērijiem no 2026. gada jaunajiem pensiju otrā līmeņa dalībniekiem tiks izvēlēts piemērotākais pensiju plāns? Atkal trivijas jautājums. Jā. Šitā triviju mēs zinām. Jā, sākot strādāt, saņemot pirmo algu, iedzīvotājiem ir iespēja 6 mēnešu laikā pašam izdarīt izvēli, kurā pensiju plānā viņš vēlas uzkrāt savu otrā līmeņa pensiju. Ja šo izvēli neizdara, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra automātiski nozīmēs kādu no pensiju plāniem, kurā tas turpmākais uzkrājums tiks veidots. Pirmais kritērijs ir vecums, kurā tu sāc strādāt. Ja tu sāc strādāt agrā jaunībā, tad tev vispiemērotākais būtu 100% akciju plāns, tātad tev ierotēs kādā no 100% akciju plāniem. Ja tev ir 55 vai vairāk gadi un tikai tad tu sāc strādāt, tad tev ierotēs konservatīvākā plānā, kas iegulda līdz 25% akcijās. Un no nākamā gada lielā atšķirība ir tāda, ka ne visi plāni piedalīsies šajā atlases procesā, tikai 3 labākie pēc vēsturiskā ienesīguma varēs piedalīties šajā procesā. Vēsturiskais ienesīgums, cik mēs skatāmies? 3 gadu periodā. Labi, nākošais trivijas jautājums. Kāds bija pensiju 3. līmeņa kopējais dalībnieku skaits 2024. gada beigās? 3. līmenī tie varētu būt 420 000 aptuveni. Labi, kāds grib minēt precīzāku skaitu, varbūt zina? 440 minēt. Es domāju, ka precīzāk mēs netiksim 445 000, tā kā ļoti precīzi. Neliels teksta uzdevums, ja? Nezinu, cik jums labi notiek rēķināšana galvā. Man ļoti slikti, bet tāpēc es nestrādāju tur, kur jūs strādājat. Iztēlosimies. Janekam mēneša alga bruto ir 2000 eiro. Viņš katru mēnesi pensiju 3. līmenī iemaksā 100 eiro. Cik lielu IIN atmaksu viņš nākamgad varēs saņemt par pensiju 3. līmenī veiktajām iemaksām? Tie būs 25,5% no 1200. Ja viņš katru mēnesi iemaksā 100 eiro, tad viņš pa gadu iemaksā 1200 eiro. Ja, tātad 250 plus 270. Jā, 207. 306. Ne? Nešpikoja? 306 eiro. Jā, pareizi, 306. Jā. Ir 306 eiro ir pareiza atbilde. Tuvojoties noslēgumam, mums vēl pāris jautājumi. Kāpēc par pensiju plāniem dažkārt saka zaļi un ilgtspējīgi? Ko tas nozīmē īsumā? Tāpēc... Mēs sapratām, kurš saka zaļi un ilgtspējīgi tikko, ja? Jā, mums visi ieguldījuma plāni un arī pensiju plāni ir ilgspējīgi. Tas nozīmē, ka ieguldot vai veicot ieguldījumu šajos pensiju plānos, tiek ievēroti noteikti ilgspējas kritēriji. Ja? Nevienmēr tie ir tādi tā kā tieši ar klimatu saistīti vai ar vidi saistīti, tie ir ļoti dažādi. Ja? Un, ja plāns tiešām ir ilgspējīgs, tad viņam ir noteikti gan specifiski mērķi, ko viņš vēlas varbūt sasniegt, gan noteikti kritēriji. Un,
Arī ir izslēgti kaut kādi noteikti uzņēmumi vai kaut kādas noteiktas jomas, kā piemēram naftas uzņēmumi vai uzņēmumi, kuri pārkāp kaut kādus cilvēktiesību normas vai uzņēmumi, kas ir iesaistīti azartspēlēs un tabakā. Tā kā dažādiem plāniem tie var būt dažādi kritēriji, bet ir svarīgi, kā tad tiek ievērot. Un tad tādu plānu var saukt par ilgspējīgu plānu. Skaidrs, kādam kaut kas ko piebilst? Nē, ejam tālāk. Pēdējais jautājums, atvērts jautājums, jāatbild būs pilnīgi visiem. Jautājums šāds, kuram no konkurentiem jūs uzticētu savu pensiju? Jā, padomā. Bet es tādu kaut kā gribu izvairīties no tās atbildes, jo principā visiem ir, teiksim, šobrīd es vienkārši mazu ievadiņu. Gribu izvairīties no savas pensijas. Tie produkti ir salīdzinoši, viņi ir vienādi, diezgan līdzīgi, ja nav tādas krasi atšķirības lielas. Ir teiksim, pēc būtības ir divas tādas produktu grupas. Ir tie, kas saucās indeksu plāni, mēs viņus Latvijā tā saucam, un tad ir tādi, kas saka, ka nav indeksu plāni, ka viņi kaut ko vēl dara un iegulda Latvijā. Ja? Es personīgi esmu tādā plānā, kurš iegulda arī Latvijā, tad es varbūt šo tīro indeksu plānu tādu pieeju atslēgu, pieņemsim šobrīd, šodien, ja man jāiegulda šodien, es viņu neņemtu, es ņemtu tādu, kurš saka, ka viņš nav indeksu plāns. Tad man nedaudz samazinās tas loks, ko es varu izvēlēties, bet principā 3-1 nav liela atšķirība. Jā. Tāda nav liela atšķirība, bet... Es pie Kārļa, es nezinu, kā esmu tuvāk. Vai pie Anželikas kā dāmas jāpadomā vēl? Labi, tad nominēja Kārli kā nākošo atbildētājiem. Jā, Latvijā varētu izšķirt visus pensiju plānus pa divās tādās filozofiskās kategorijās, respektīvi pieeja, kā tiek investēts. Tie ir pasīvi pārvaldītie plāni, kas seko līdzi indeksiem vai tirgumu kopumā, un ir aktīvi pārvaldītie plāni, kur pārvaldnieks aktīvi veic investīciju, tā saucamo realokāciju, respektīvi pārdod un pērk finanšu aktīvus, balstoties uz konkrētu situāciju finanšu tirgos vai makroekonomikā. Un mēs mūsu uzņēmumā esam piekritēji aktīvās pārvaldes pieejai, un tāpēc es izvēlētos kādu no konkurentiem, kas veic aktīvo pārvaldi un tādu plānu. Tas viss ir baigi labi, kur? Bet tev ir arī indeksu plāni. Viens indeksu plāns mums arī ir, lai piedāvātu klientiem arī šādu iespēju. Bet es noteikti izvēlētos vai nu ATI, vai nu vēl vienu konkurentu, kas šobrīd nav starp mums, viens no mazajiem spēlētājiem, jo šie pārvaldnieki arī pēc būtības ir aktīvie pārvaldnieki, un starp šiem es izvēlētos. Ok, apmainījāties ar laipnībām. Anželika? Ja jautājums par to vispār, cik korekts ir šāds te jautājums. Cilvēkam, kurš skatās, kas viņam ir korekts, nav korekts, viņš stāv ar savu piecīt un domā, kur viņu likt. Viņš grib zināt, kur profesionāli. Bet es arī sākšu ar ievedu ar to, ka cilvēkam tomēr ir jāatbild, un arī man ir jāatbild sev uz jautājumiem kaut kādiem konkrētiem. Pirms es veicu izvēli noteikti pārvaldnieka labā, pieņemsim. Un tad tur var būt vairāk jautājumu. Tā kā puiši jau minēja par to aktīvu pasīvu pārvaldīšanu. Šeit pirms es atdošu vārdu Arturam, uzreiz pateikšu, ka aktīva pārvaldīšana nevienmēr ir tikai par to, ka pārvaldnieks tur cenšas ļoti stipri pārsist pasīvo pārvaldīšanu. Un tad ir tie piekritēji, kuri uzskata, ka pārvaldnieki var paradīt to labāku rezultātu nekā tirgus, un ir tie, kuri saka, ka tas nekad nav iespējams. Ja? Un tas ir tāds mūžīgs strīds, būt vai nebūt. Ja? Bet man liekas, ka aktīva pārvaldīšana bieži vien ir arī par tām vērtībām, ko tu vari ieviest pārvaldīšanā, kas iet nedaudz pāri arī tikai tīri ienesīgumam. Ja? Jo ar aktīvu pārvaldīšanu, kā šeit jau bija minēts, tu vari ieguldīt Latvijā, tu vari ieguldīt Baltijā, tu vari izvēlēties kaut kādus tādus uzņēmumus vai ieguldījumu veidus, kuri nav tajos plašajos indeksos. Ja? Mēs tikko runājam par ilgspēju. Arī ilgspēja nozīmē, ka mēs tajā pārvaldīšanā ienesam kaut kādu aktīvu elementu. Ja? Jo mēs nevis vienkārši paņemam plašo World indeksu, pasaules akciju indeksu, bet mēs jau skatāmies, ka mums ir jāatlasa tādi uzņēmumi, kuri pa lielam
atbilst mūsu tām vērtībām. Un mēs nevaram visas pasaules akcijas ieguldīt, jo tur apakšā tev būs gan tā pati nafta, gan vēl visas tās citas lietas, kuras mēs varbūt negribam redzēt pēc savām vērtībām tajā portfelī. Tāpēc aktīva pārvaldīšana ir daudz vairāk nekā tikai par ienesīgumu. Un tas mani, protams, lielā mērā uzrunā. Jo tad es redzu, ka tas ieguldījums un pensijas uzkrājums ir nedaudz vairāk kā tikai pelnīšana vienīgā. Ja man ir obligāti jāsauc kāds. Jūs varat izvēlēties, protams, nesaukt. Mēs nevarēsim teikt. Es domāju, vienkārši pēc manām personiskām vērtībām, un es tagad negribu pateikt, kāds ir labāks un sliktāks, jo man šeit arī, liekas, skatījumā ir liela mēra taisnība. Pēc manām vērtībām es laikam izvēlētos vairāk SEP plānus, jo tie atbilst vairāk tām lietām, kuras es pati ievēroju un kuras es gribētu redzēt vairāk. Ideāli. Artur? Es uzskatu, ka pensiju būtu jāiegulda indeksu plānos. Man liekas, arī attīstīto valstu indeksu plānos. Un tāpēc es 5 eiro no savas pensijas esmu novēlējis kā 3. pensiju līmenī. Papildus indeksu 3. pensiju līmenim. Tā kā tu nespecificē, kurā es atbildu šādi. Bet, ja mēs ejam uz tiešām labi, es arī būšu godīgs atbildēšu, tad, manuprāt, SEB indeksu plāns ir arī labs. Un, ja mūsu klienti mums par viņu prasa, mēs arī godīgi pasakām, ka tas ir labs plāns. Super. Nominēts pēdējais. Paldies, kolēģi, par labiem vārdiem. Ko esam darījuši pareizi. Bet, ja man pašam būtu jāizvēlās, es personīgi esmu vairāk arī šīs aktīvās pieejas piekritējs. Negribētos tikai un vienīgi sekot pasaules akciju tirgus indeksam. Es dotu priekšroku tādam pensiju plānam, kurā būtu iekšā ne tikai akcijas, bet arī būtu kāds ieguldījums, piemēram, Latvijas mežos, piemēram, arī kaut kas drusku nekustamajā īpašumā, kur arī privātajā kapitālā, laikā mums tur dažādi izaicinājumi ar to palaikam nebūtu. Tā kā es domāju, ka šie būtu tie ieguldījumi veidi, ko es meklētu. Ja man būtu jāizvēlās pie kāda no konkurentiem pensiju plānu. Un tā atbilde ir? Es domāju, ka kopumā pēc tās filozofijas un pieejas, patiesībā man būtu ļoti grūti izvēlēties starp Swedbanku, Citadelu un Luminoru. Tas būtu izaicinājums. Bet dāmām priekšroku. Skaidrs. Darbie skatītāji, redzējām, ka visi varianti ir labi. Katrs izvēlās katru, un pensiju sistēma nav nemaz tik sarežģīts labirints, bet vairāk stāsts gan par mums pašiem, par savām vērtībām un to, ko mēs izvēlamies izvēlēties. Un arī, protams, par to, cik agri tu sāc un regulāri turpini, un cik daudz tu uzticies arī sev un laikam. Un galvenais atceries, ka saliktie procenti strādā arī tad, kad tu gulī, skrien, zvani draugu, spēlē padelu, spēlē hokeju vai atkal gulī vai dari citas lietas. Viņi rukā virsstundas visu laiku. Ļauj tiem darīt savu darbu. Un milzīgs paldies mūsu dalībniekiem par to, ka atnācāt, veltījāt savu laiku, sniedzāt ļoti konkrētas atbildes arī uz neērtiem jautājumiem. Man liekas, ka citi baigi neērti jautājumi nebija, vai ne? Citi nebija. Un, ja ir palikuši vēl kādi jautājumi par pensiju sistēmu, saliktajiem procentiem vai pilnīgi jebko, tad meklēt tīmekļa vietnē naudasskola.lv. Tiekamies!